Ceturtā sērija ir par trigonometriju. Un sākam ar 19. uzdevumu. Dotajā vienības riņķī attēlo pagrieziena leņķi alfa, un pagrieziena leņķa lielums ir -5 pi ceturdaļas. Nu, kas tad bija tas pi? Ko tad mēs varam nošpikot šeit? Nu, pirmais, kas tev jāzina, tev jāzina, ka sākumā abas leņķa malas atrodas uz šī rādiusa, uz horizontālās as, ja, no nullītes līdz vieniniekam rādiusa garums ir 1. Un tad tā viena leņķa mala pārvietojas vai nu pretēji pulkstenītim, un tas ir pozitīvais virziens, vai tā leņķa mala pārvietojas tā kā pulksteņa rādītāji, un tas ir negatīvais virziens. Lūk, tas pi, tas ir šī pusloka leņķiskais lielums radiānos. Ja? Pi radiāni ir pusīte no riņķa līnijas. Nu, un ja tu vismaz tik daudz zini, ja? Tev tas biedē šis uzdevums, bet ja tā padomā, nekā briesmīga nav. Tātad, lūk, šis pusriņķīts ir pi. Tev prasa ceturdaļas. Lai tu dabūtu ceturdaļas, tev to pusriņķi vajag sadalīt 4 daļās. Tas nozīmē, ka man ir sadalīts 2 daļās. Es katru daļu pārgriežu uz pusēm. Te šeit ir 1 ceturdaļa, te ir 2 ceturdaļa, 3 ceturdaļa, 4 ceturdaļa, un es varētu turpināt skaitīt. Nu, bet man te ir teikts -5 pi ceturdaļas. Tas nozīmē, ka man īstenībā ir jāiet negatīvajā virzienā. Nu, paspēlēsimies ar to negatīvo virzienu. Tātad leņķītis sāk savu kustību šeit, kur ir 0 grādi, jeb 0 radiāni. Tas vieninieks, tas ir rādiusa garums, ja? Tātad, ja es paeju tieši uz vidiņu, te es esmu pagājis -1/4 daļu no pi, jo pi ir puslociņš. Tālāk es paeju vēl vienu tādu pašu solīti. Te ir -2 pi ceturdaļas pi. Tad es paeju vēl vienu solīti, tās ir -3 pi ceturdaļas. Te ir -4 pi ceturdaļas. Un tad te pa vidiņu ir -5 pi ceturdaļas. Un to var tā skaisti uzzīmēt, paņemšu taisno līniju, ja es velku pa rūtiņu diagonālītēm. Jā, velku pa rūtiņu diagonālītēm, un tajā punktiņā man ir -5 pi ceturdaļas. Bet ja tu šī vietā apstāsies un laimīgi, es esmu uzzīmējis, cik man labi, nekā. Tu neparādīji, tev jāparāda, kādā virzienā tu gāji, ja? Tā tad ievelc lūk šo te lociņu un parāda, ka tu gāji pulksteņa rādītāju virzienā. Un šis mums ir tas leņķis alfa, ja? Leņķis alfa, atvērts leņķis. Nosaki, kurš no apgalvojumiem ir patiess, ja nepieciešams izmanto leņķa attēlojumu vienības riņķī. Nu, tas man ļoti patīk eksāmena uzdevumos, ka patiesību sakot, kaut kādu daļu jau tiek pateikt arī priekšā. Bet ja nu tu to pirmo soli nemācēji izdarīt, tad nu gan būs bēdīgi, vai ne? Lai gan tu to varētu arī, ja tu nepareizi uzzīmēt, izdomāt. Piemēram, ja tev patīk labāk grādi nekā radiāni, tu pi vietā varētu ielikt 180, izreikināt, cik tas ir grādi, un uz kalkulātoru uzspiest, cik ir sīnus mīnus tiem grādiem. Ja tur ir -225 grādi, tu uz kalkulātoru uzspied sīnus, iekaviņās -225, iekaviņi ciet vienā cer. Un kalkulators tev parādīs vai nu pozitīvu vai negatīvu skaitli. Tā kā īstenībā kalkulators ļoti daudz kur var noderēt. Bet nu labi, man jau patīk tā pa pareizo. Ja leņķītis man atrodas šajā vietā, tad ja es gribu nolasīt sīnusu, atkal tajā formulapā var apstīties, ka sīnus as ir vertikālā, kosinus as ir horizontālā, tad sīnus vērtību nolasot, es redzu, ka man šeit ir kaut kāds pozitīvs skaitlis no 0 līdz 1. Ja es gribu nolasīt kosinus vērtību šim pašam leņķim, tad es redzu, ka man tas ir negatīvs skaitlis no 0 līdz
1, jā, robežās. Nu, tātad es redzu, ka man sīnus ir pozitīvs un kosīnus negatīvs, un tāda atbilde man ir B. Ja? Bet vēlreiz saku, to arī bez riņķīša var atrast ar kalkulātoru palīdzību. Labi, 20. uzdevums. Viena no vienādojuma saknēm ir. Kas tad mums tur ir rakstīts? Ka sīnus kaut kādam leņķim ir vienāds ar 1. Sīnus kaut kādam leņķim ir vienāds ar 1. Te nevajag neko zubrīt. Vislabākais veids, kā strādāt, ir riņķītis. Tātad, sīnusa vērtība 1 ir tad, ja leņķis mums, tūlīt paņemšu citu krāsu, ja tā leņķa mala beidzas šeit. Un es tad esmu nogājusi, nu pieņemsim, plus 90 grādus. Tā nav vienīgā atbilde. Tikpat labi es būtu varējis iet mīnus 270 grādus un nonākt šī vietā. Un tad man sīnus šim te leņķim ir vienāda ar 1. Nu, un plus vēl, ka es tur varu riņķot vairākas reizes. Tāpēc jau te ir teikts, viena no vienādojuma saknēm. Tādas saknes īstenībā ir daudz. Nu, tātad es pastījos riņķītī, sapratu, ka sīnus 90 grādiem ir vienāds ar 1. Nu, tad cik ir jābūt x-am? Nu, 60, jo 60 plus 30 ir 90. Vai man te ir kaut kur 60? Jā, ir. Ja man nebūtu nekur 60, nu, tad es meklētu kādu no citām iespējām. Piemēram, tos mīnus 270 grādus meklētu, ja, tad te būtu mīnus 300. Ja, tad būtu tāda atbilde. Nu, katrā ziņā izdomāt varam. Dodamies pie nākamā uzdevuma, 21. 21. Dots, ka 2 reiz kosīnus kvadrātā x plus kosīnus x mīnus 1 vienāds ar 0. Aprēķini kosīnus x, un vēl ir piekodināts, ka x pašu nav jāaprēķina. Jāaprēķina tikai ar ko ir vienāds kosīnus x. Nu, pirms mēs sākam risināt šo te uzdevumu, es gribu vēlreiz atgādināt, ka šis pieraksts kosīnus kvadrātā x īstenībā nozīmē tieši to pašu, ko kosīnus x ielikts iekavās un kvadrātā. Tas ir tāpēc, lai mums būtu mazāk jāraksta. Jā, lai man nebūtu tās iekavas jāraksta, es pielieku kāpinātāju pie kosīnus nosaukumu. Ja, un tas nu galīgi nav tas pats, kas kosīnus x kvadrātā, jo šeit kvadrāts attiecas tieši uz to leņķi x, ja, nevis uz kosīnus. Nu, tādas smalkas nianses, bet tās ir jāzina. Nu, ko es šeit redzu? Ja jau kosīnus kvadrātā x ir tas pats, kas iekavās kvadrātā, tas nozīmē, ka man mainīgais ir kosīnus x, un to, lai man būtu ērtāk, es varu apzīmēt ar citu burtu. Tātad apzīmēšu, ka kosīnus x ir kaut kāds t. Un tad iegūstu vienādojumu 2t kvadrātā plus t mīnus 1 vienāds ar 0. Tas ir kvadrāta vienādojums, kuru jāatrisina vai nu ar diskriminantu, vai ar palīgu vienādojuma palīdzību. Nu, tātad koeficients A ir 2, B ir 1, C ir mīnus 1. Protams, tie, kas to labi redz galvā, tas nav jāraksta. Diskriminanta formula ir jāzina eksāmenā no galvas. Tur nu nekā, špikarīša nebūs. Un 1 kvadrātā ir 1, mīnus 4 reiz 2 reiz mīnus 1. Aha, reku vēl viens mīnus, tas man dod plus, un 4 reiz 2 ir 8, tātad diskriminants ir 9. Sapņu formula ir mīnus b plus mīnus kvadrāts no diskriminanta dalīts ar 2a. Nu tātad viena sakne mums būs mīnus 1 plus kvadrāts no 9 ir 3 un dalīts ar 2 reiz 2, tas ir 4, tātad 2/4 jeb 1 puse. Otra sakne būs mīnus 1, mīnus 3 dalīts ar 4 ir mīnus 1. Uzreiz parādīšu arī tiem, kuri gribētu risināt ar palīgu vienādojumu, bet ir aizmirsuši. Tātad palīgu vienādojumu ieguva tā, ka šo te koeficientu A pierēzināja koeficientam C,
un iegūst pilnīgi jaunu kvadrātu vienādojumu, tāpēc es lietoju citu burtu. Tētis jau bija, tagad būs mamma. Mamma kvadrātā plus m mīnus 2 reiz 1, jā, tātad 2 ir 0. Ar Vjeta teorēmu atrisinu saknes iegūstu. Arī Vjeta teorēma eksāmenā jāzina. Tātad sakņu reizinājums. Es vienmēr sāku reizinājumu, jo to mēs minam. Sakņu reizinājums ir -2, jā, tātad šitas te mums ir reizinājums. Un sakņu summa ir ar pretēju zīmi šis skaitlis. Tātad mūsu gadījumā -1, jā, summa, bet tikai ar pretēju zīmi. Nu, tātad saknes man ir -2 reiz 1 ir -2, un -2 plus 1 ir -1, man tieši tā ir vajadzēja. Lai jūs tagad dabūtu, kā es pamanīju tagad savu kļūdu, ja? Te man bija T jāraksta. Un tā ir ne tikai mana kļūda, arī skolniekiem bieži vien tā gadās. Jā, ja tev mainīgais T, tad arī šī vietiņā raksti T. Tātad šo te sakni T1 tu dabūni, ja tu M1 dali ar to koeficientu, kurš aizbrauca ciemos, tātad ar to koeficientu A -2 dalīts 2 ir -1, un T2 ir M2 dalīts 2, tā ir viena puse. Nu, tagad atceramies, ka ar T mēs apzīmējām kosinus x, līdz ar to mēs esam nonākuši pie tā, ka kosinus x mums ir -1, un kosinus x ir viena puse. Un tagad es sāku domāt, vai tā ir atbilde, un par ko tad man šeit ir jāpadomā? Man ir jāpadomā par kosinus vērtību apgabalu. Un kosinus vērtības bija intervālā no -1 līdz 1. Ja tās ir vērtības ārpus šī intervāla, tad tādas neeksistē tādas leņķis, kuram kosinus vērtības būtu, piemēram, -2, -5 vai 100 vai vēl nezinu cik. Tā kā mūsu abi šīs te vērtības ir no vērtību apgabala, tad es droši rakstu, ka tā ir atbilde. Lūdzu, arī smuki noformē atbildi, lai vērtētājam ir vieglāk tikt ar to visu galā, ko tu esi sarakstījis. Dots grafiks funkcijai. Kāds jau ir uzzīmējis grafiku, cik labi, ka neviens mums neliek to darīt pašiem. Kur definīcijas apgabals ir visi reālie skaitļi. Nu, tātad tas ir sinus funkcijas grafiks ar pārbīdēm un deformācijām, ja, jo mums pie x ir pieskaitīts skaitlīts un funkcija ir reizināta ar skaitli 2. Tā kā sīnusa vērtības, tāpat kā kosinus vērtības vienmēr ir no -1 līdz 1, tad tādā brīdī, kad tu funkciju pareizina kaut kādu skaitli, šis vērtību apgabals arī izmainās. Un ja es reizinu intervālu no -1 līdz 1 ar 2, tad sanāk, ka vērtība apgabals būs no -2 līdz 2. Un to mēs šeit arī skaisti varam redzēt grafikā. Labi. Nosaki funkcijas mazāko vērtību. Nu, skatāmies, pats zemākais punkts mums ir šeit, un tur ir pretī vērtība -2. Bez jebkādas piepūles. Ja grafiks ir uzzīmēts, mēs zinām, ka vārdiņš vērtība tas ir y, jeb tas f no x, ja? Tātad meklējam uz y-kās mazāko skaitli, kas atbilst pretī mūsu grafikam. Tālāk ir teikts, salīdzini pēc lieluma izteiksmju skaitliskās vērtības, izmantojot grafiku. Nu, atkal dzīve skaista, vai ne? Atrodam, kur mums ir pītrēžu daļas, skatāmies, tad f vērtība, y vērtība ir zem 2, savukārt 4 pītrēždaļas atrodam un redzam, ka y vērtība ir negatīvs skaitlis. Nu, pozitīvs vienmēr lielāks par negatīvu. Tad tas arī bija pavisam viegli. Un mums prasa vēl viena lieta, dotajā koordinātu plaknē uzzīmē grafiku funkcijai g no x ir sinus un leņķītiem x plus pi trešdaļas. Ar ko šīs divas funkcijas atšķiras? Tās atšķiras tikai ar to, ka funkcija f bija pareizināta ar 2. Tieši tā pati formula, tikai
funkcija f pareizināt ar 2. Tas nozīmē, ka mūsu šai funkcijai grafiks ir tāds pats, tikai viņš ir 2 tuvāk x asi, jo y vērtības samazinās ar 2. Tas nozīmē, es tagad meklēju tos foršos punktus, kuriem viegli nolasīt. Ja šim punktiņam x vērtība ir 2, tad g funkcijas atbilstošai x vērtībai būs y vērtība 1. Tā, paņemšu citu krāsu, lai te kaut ko var arī saprast tajā visā. Ja? Nu, skatos, kuru vērtību vēl man ir, kur y ir 1. Tad pie šīs x vērtības funkcijai g būs pusrūtiņā, jo y vērtība samazināsies. Te tieši tas pats stāsts. Šim punktiņam y vērtība ir 1, nu tad viņi samazināsies 2 reizes. X krustos vienmēr tais pašos punktos, tur nav ko galvu lauzīt. Ja? Paņem atkal to punktiņu, kur y vērtība ir -2, paņemu 2 reizes tuvāk, paņemu šo punktiņu, kur y vērtība -1, paņemu 2 reizes tuvāk, un te es to pašu izdaru. Nu, un tad paliek man vēl te paspēlēties, un arī šeit. Viss zīmējam. Un tā trigonometrija, kas parasti mums dara lielas raizes, pasties, ja tā labi padomā, nemaz tik traki nav. Atceries, ka eksāmenā tu visu zīmē ar pildspalvu, ja? Zīmulīt nelietojam, jo nenoskenēsies. Nu, un pieklājīgi cilvēki parasti pierakst, ko tad viņi tur ir uzzīmējuši. Tā tad, nu labi. Es parādīšu šādi, ka tas ir g no x. Esam pabeiguši sēriju par trigonometriju. Tālāk, nākamajā sērijā būs kombinatorika, varbūtība teorija un statistika. Tiekamies!